Mani sauc Agnese, un es esmu biohakere ar fitoterapijas izglītību. Rakstot biohackinga programmas pēdējām klientēm ar hormonālām problēmām, atkal nošokējos par to, cik labi strādā augi. Dalos ar savu pieredzi. Augi, par kuriem jāzina katrai sievietei. Ja esi relatīvi vesela sieviete un vēlies vienkārši atbalstīt sevi, Dong Quai. Šīs augs nāk no Ķīnas medicīnas un ir asins toniks, uzlabo cirkulāciju mazajā iegurnī, atvieglo anēmijas simptomus, samazina iekaisumu un sāpes mēnešreizēs, satur vājus fitoestrogēnus, tāpēc palīdz regulēt arī iekšējo estrogēnu. Var palīdzēt ar neregulārām, stiprām vai arī vājām vai neesošām mēnešreizēm, jo īpaši, ja fonā ir celsnes deficīts vai anēmija. Nezini, ar ko sākt? Šis ir labs kandidāts. Var lietot kursveidā pāris mēnešus. Ja tev ir sūdzības par PMS, neregulāru ciklu, policistiskām olnīcām, jeb modernās sievietes likstas, Vitex. Regulē hipotalāmu un hipofīzi, palielina luteinizējošā hormonu ražošanu, samazina FSH, kas ļauj atgūt progesteronu un samazināt prolaktīnu. Lietojot Vitexu var samazināties krūšu jutība pirms cikla, neregulārs cikls var normalizēties. Vitex arī tiešā veidā atbalsta luteālo fāzi un ovulāciju, kas var palīdzēt ar auglību. Šatavari. Balansē estrogēnu un progesteronu, tātad arī ciklu, veicina fertilitāti, palīdz ar zīdīšanu. Maigs, balansējošs, saudzīgs, mans favorīts kā pirmā līnija perimenopauzē, jo satur fitoestrogēnus, kas palīdz gan ar estrogēna trūkumu, gan dominanci. Tas palīdz samazināt karstuma viļņus, nakts svīšanu, sausumu turlējā un garastāvokļa svārstības. Samērā maigs. Ja esi perimenopauzes kara laukā un jūti, ka vajadzīga smagāka artilērija, melnais kohošs. Tēmē taisni uz estrogēnu un serotonīnu metabolismu, satur spēcīgus, bet selektīvus fitoestrogēnus, kuri neaiztiek receptorus krūtīs un dzemdē, tāpēc nav jābaidās par vēža risku un ilgtermiņa lietošanu. Ļoti spēcīgi var atvieglot nakts svīšanu, karstuma viļņus, garastāvokļa maiņas. Var palīdzēt ar osteoporozes riskiem, jo saistās arī pie receptoriem kaulos. Melno kohošu var kombinēt ar sarkano āboliņu, kurā arī ir fitoestrogēni, bet viņi nav tik selektīvi un viņi var būt arī spēcīgāki. Šie abi augi būtu jālieto speciālistu pavadībā, savā nodabā var sākt ar Dong Quai un vai Šatavari un var apvienot ar sieviešu veselību veicinošu pārtiku, piemēram, melnsēklītes eļļu. Ja būtu interesanti uzzināt vairāk par pārtikas produktiem priekš hormonu veselības un PMS, sakiet komentāros.